Radio Boom FM piedāvā Pana Klekša rīta pazārs. Sveicināts, Pana Kleksi. Nu, kas tad šajā nedēļā, pirms svētku nedēļā, tāds zīmīgs noticis Latvijas politiskajās, vai ne? Aizkulisēs. Varbūt divas ar šo nedēļu konkrēti, bet ne par iekšpolitiku runājam, varētu izpildīt tādu abrīnojumu vingrojumu, ka pārlikt jau Eiropas parlamentu vēlēšanām pāri, lai gan, mums jau te vēl tas viss priekšā. Bet, tomēr mēģināt pārlikt pāri, jo tomēr, kaut kādā ziņā šis ir gada svarīgākais politikā notikums, protams, ir parlamentu vēlēšanas. Lūk. Un tā sanāca, ka, mēs aizvadītajā reizē ieparunājām objektīvi iemeslu dēļ, tāpēc, ka tas vēl nebija noformulējies. Par vienu notikumu, proti, kā premjerministres partija Vienotība parakstīja sadarbības līgumus ar virkni no reģionālām partijām. Jo tas ir tāds būtisks notikums gan vēlēšanu kontekstā, gan arī pašai Vienotībai. Un te ir tā, ka koks ar diviem galiem, ja tā varētu sacīt. Proti, jau pērnā gada, es tagad vairs nemācēšu jums pateikt, tas bija jūnijas vai augusts, bet no vasaras pusē, kad, kā sacīt, jāsaka tas, ko es tā dažkārt ironiski saku, saucu par vecrīgas publiku, tur jau sākās kaut kāda daņošana un runāšana par to, kā arī nākamajā saimā iegūt pietiekošu pārstāvniecību, jo skaidrs ir, ka partijas, kas ir bijušas ilgstoši pie varas, kā šajā gadījumā Vienotība, gan pati nogurst, gan, protams, pieriebjās arī vienkārši vēlētājiem, objektīvi, neobjektīvi, bet tas tā ir, un, protams, līdz ar to katru reizi ir jādomā kaut kāda jauns vilcējs spēks. Un ņemot vērā to, ka bija jau, vairāk vai mazāk skaidrs, ka, piemēram, Valdis Dombrovskis, jau tad bija skaidrs, ka viņš neviens nevar iedomāties, protams, ka viņš tā demisionēs, bet bija tā kā vairāk un mazāk skaidrs, ka viņš varētu iet uz Eiropu strādāt. Tad bija arī skaidrs, ka tas kā vilcējs spēks pazūd, un ko darīt. Lūk, un tad šajās vecrīgas aprindās parādījās doma, ka Vienotība saslēgsies kopā ar dažādām reģionālām partijām, kas ilgi grūti strādājot, attiecīgi aprīļa, jau 2014. Gada aprīļa vidū notika. Samērā liels spektrs, tur ir Kuldīgas novada partija, tur ir Ogrē, Jēkabpils, Valmiera, Tukums. Tukums godīgi, ka jau visu laiku ir bijis pietuvināts Vienotībā. Teiksim tā. Viņi tā kā izveidoja apvienību šī vēlēšanā, vai viņi ir tā kā pievienojušies Vienotībai? Apvienība. Bet, tur katram ir savi, protams, ir nosacījumi, piemēram, šis Valmieras līderis, ilglaicīgais Boķis, vienkārši līdz ar to saņēmis automātiski augstu vietu Vienotības sarakstā Vidzemes apgabalā, kas ticamākais nozīmē, ka viņš ir iegūst Saimu, viņa atsimtot vienkārši viņam pieriebās vadīt Valmieru, viņš grib tagad dzert tālu vecrīgas kafejnīcās. Bet ko es gribu sacīt, ka, protams, visas iesaistītās puses tajā brīdī, kad šī parakstīšana notika, tur tāls kaut kā vēl nesaprotamā tādā statusā, bet visas puses, protams, teica, ka vienkārši ir jādomā par augstākām lietām, par kopīgiem mērķiem un tā, bet, būsim reālisti. Patiesībā pašvaldību šos vadītājus interesē kaut kādas, reālas naudas. Un tas pat nav pārmetums viņiem, tāpēc, ka, es nezinu, un tev arī zinām pašam pieredzi ir ar tādām reģionālām politiskām organizācijām, šīm organizācijām ir svarīgi, panākt to, ka, piemēram, kaut kāds ceļš tiek noasfaltēts vai skola izremontēta vai tā. Un tas, vēlreiz saka, tas nav pārmetums, tas ir pilnīgi leģitīvs pasākums. Tas, ka veči tur tagad runā, ka viņi tagad runāšot par Latviju kopumā, visi. Ko irš? Okay. Bet šeit arī šeit ir paslēpta zināma problēma Vienotībai, jo
Tātad pat šī kombinācija, ka tagad Vienotība ejot uz parlamentu vēlēšanām varēs teikt, ka kā, mēs neesam nekāda Rīgas partija, mēs neesam vairs tikai Valdis Dombrovskis un šitie tēli. Un nav arī, jā. Jā, mums ir mums ir redzēt Kuldīgas vadītāji, tur Valmiešu vadītāji un tā. Tas, protams, Vienotība nāks pa labu. Ir priekšlaicīgi zīlēt vai tas ļaus viņiem atkārtot kaut kādas panākumus. Turpināt būt valdošai partijai, bet katrā gadījumā tas manevrs bija iztaisīts pareizi. Bet cita problēma ir tāda, ka tas nozīmē problēmas savukārt nākotnē. Jo es varēju sakt, lai ko viņi, kā tu nesmāk jūtīgi izteicies, par to runāšanu lielos mērogos, bet nekas jau nemainīsies arī pēc parlamentu vēlēšanām. Šīs reģionālās partijas pirmām kārtām interesēsies par iespēju kaut ko dabūt sev. Vienalga, vai tā ir Kuldīga vai Jēkabpils vai tā joprojām. Un līdz ar to tas nozīmē, ka, kādu jau pasakt, izspēlē situāciju, ka pirmām kārtām Vienotībā jau ir pašvaldības, kaut kādas, teiksim, kurās Vienotība ir pie varas vai koalīcijā vai vien pat pie varas. Lai cik dīvaini nebūtu tāds tiešām ir. Tas nozīmē, ka tie, kas ir tie vecie mēri, vecie pašvaldību veči, viņiem pēkšņi rodās vēl, kas sēž pie tā galda un saka, dodiet, ja? Es gribu. Un viņiem, protams, ir škrobi, viņi visu laiku ir bijuši konsekventi Vienotības. Ir Vienotības biedri, kā tādu viņi startē pašvaldību vēlēšanās, uzvar, neuzvar, tas cits jautājums. Un tad pievienojās, parlamenta vēlēšana diktēta iemeslu dēļ, pievienojas vēl citi džentlmeņi un dāmas, kurš saka, mums arī vajag, ja? Un tas, protams, var baigi to pasākumu plosīt no iekšpuses. Un tādēļ es domāju, ka, lai kāds tās parlamentu vēlēšanas beigsies, Nē, man tādas savas pārdomas, es varu tev tos, protams, izklāstīt, ja tu interesē. Jo man liekas, kā tu vari pievienoties, tā tie, kas šagad ir pie varas, viņi to situāciju ir izveidojuši tādu, kāda viņš šobrīd ir. Un tagad tu kāpēc pievienot, jo tu jau gribi, lai būtu labāk. Ja, bet... Tad tev ir jāizdara secinājumi. Tad tie, lai tu izdarītu, lai būtu labāk, tad tas, ko tie dara šobrīd, tas nav labi. Labi, ja? Bet tur iestājās. Nekas jau nemainīsies. Tur iestājās kaut kā citi žanrs, mazākā ļaunuma sindroms un labākā zīle rokā nekā medus. Vēlme būt pie varas, tas taču ir skaidrs. Es te par pašvaldībniekiem. Arī pašvaldībniekiem. Labi. Lai kā arī būtu, līdz ar to ir ļoti svarīgi, ja tad ir, zinām mērā, ielikts Vienotībā šāds bumba. Es negribētu teikt bumba, tas varbūt skan pārāk dramatiski, bet tomēr šāds pusbumba ar laika deglu. Tad, protams, ir jautājums, kas ir Vienotības vadībā, kas notiek un tā joprojām, jo tur Dombrovskis ir prom un tā. Un tā ir lielā intriga, par kuru mēs sapņu formā, protams, vienīgi tikai parunāsim pēc brīža. Panaklekša rīta bazārs piekdienās 10. Boom FM, 18. RTV. Neraugi, tātad, ja mēs nosacīto intrigu uzpinām par to, ka no taktiskā viedokļa ļoti pareizais piegājiens, ka Vienotība sačupojās ar reģionālām partijām ilgtermiņā. Ar ilgtermiņu es saprotu vairāk par 8-9 mēnešiem. Var partijai radīt problēmas, tad līdz ar to, protams, aktuāls jautājums, kas šo partiju vadīs un kas būs tās līderi. Ņemot vairāk, ka tā tad... Vai tad tas jau nav nolemts? Tur taču ir tik daudz cilvēku ar visādīgākajām ambīcijām. Jā, bet zin kā, ir jau jautājums velk vai nevelk. Skaidrs jau, ka nevelk. Nevelk tas vispār pasākums, vispār viņš nevelk. Mēs taču to redzam. Pilnīgi destruktīvs džentelmenis. Kā nevelk? Tā pielēc, tā nepielēc, tā kā mašīna. Kad tu ņemies, tu brīžiem pabrauc, tā nepabrauc. Labi. Aizbrauc. Ot kā ir. Labi, ok. Izsakot, Dombrovskis ir prom, tur Kalniete visticamākais arī ir prom. Kāpēc tu esi pārliecināts, ka viņš ir prom? Domā, ka tas cilvēki tiešām ies un viņi sūtīs uz Briseli. Tas, ko viņš tur rātais reklāmās. Kas te notiek? Ko viņš ies un stāstīs? Ko viņš tur darīs tajā Briselē? Tu tikpat naidīgs esi pret citām partijām arī? Arī, jā. Ok. Es domāju, ka kaut kāda vienos vārtos aizgāja. Saprot, mēs
pateicoties tam, kā mēs šobrīd dzīvojam, ja, kas pie tā ir vainīgi? Nav viens vainīgais. Nav viens vainīgais, bet šī sistēma, kas rada. Tad cilvēkiem mēs paskatīsimies, vai tiešām cilvēki būs tik prātīgi un vēlreiz par šitiem pateiks jā. Bet labi, ok. Pankleksi. Tas ir tagad tavs. Okay. Labi, bet līdz ar to jautājums, kas ir nākamie līderi. Protams, ka visobjektīvāk šim tiksim tā, postenim un gan formālām, gan arī tiksim, no iekšējās sajūtas ir Solvita Aboltiņa, kur tur attiecīgi varētu arī, tiksim, viņš ir pilnīgi nevaldāms vīrietis. Solvita Aboltiņai ir savi plusi un savi mīnus, pa kuriem es varētu, protams, sapņu formā, jo es viņu, pieņemsim, ka es nezinu šo sapņus un mīnus, es varētu ilgi... Sapnī Solvita Aboltiņa. Jā, es parižinās diezgan perversi. Jā, ok, bet varētu ilgi un dikti stāstīt par šiem plusiem un mīnusiem, bet katrā gadījumā viņai ir arī plusi un drusku arī tas jautājums par to, ka nav īsta alternatīva. Ir viena alternatīva, kur, protams, es pieļauju, ka tagad grimas būs vēl šausmīgākas, bet es tur neko nevaru darīt. Respektīvi pēc intelektuālās, kā tagad moderni saka, kapacitātes un nezinu kā vēl, kvalificējās Ilze Viņķele, tā, kas bija labklājības ministrs. Problēma ir tāda, ka, protams, līdz ar to varētu tik tā dāmas nevienu otru, kā lai tikai pieklājīgi pasaka, dāmas vienu otru nesevišķi varbūt priecājas redzot. Tā bija ok. Ja? Tas ir ok. Jā. Un tad ir tas jautājums, protams, ka tā droši vien nevarētu. Man ir grūti iedomāties to situāciju, kā Viņķele kaut kā ļoti atklāti, publiski pieteikt savas ambīcijas, vadīt vienotību un teiksim, kaut kādā veidā nostāties pret Aboltiņu. Bet ir viens veids, kā viņi to var izdarīt. Kā jau es teicu, tie ir sapņi. Tagad tu vari darīt, ko gribi, ka es vēl arī Viņķeli redzu sapņos un vispār kaut kāds pilnīgs ārprāts. Nē, tu viņas abas divas redzēji sapnī, kad viņam, vienai pret otru, viņas nav priecīgas vienu otru redzot. Tu es gribu teikt, kāds ir forma, kas es pieļauju, kas varētu notikt. Proti, paralēli visai tai vēlēšanu lietai un tā. Ir tas drusku jau komiskais tas, kas saucās Reformu partijas integrēšanās vienotībā. Tur ir kaut kā tā, paliekas tiek uzsūktas vienotībā. Un tur ir tā, ka patiesībā Viņķelei krietni labākas attiecības ar šiem Reformu partijas cilvēkiem nekā Aboltiņai. Tas ir mans sapnis, protams. Un ja viņa spēja panākt to, ka no reformistiem, jo vienotība šobrīd ir drusku tādā, lielā bosa situācijā. Ko tad mēs gribēsim aicināt no reformistiem, to mēs uzņemsim, ko negribēsim, to ne. Un tā. Ja viņai izdosies vienotībā izveidot pietiekoši pamatīgu grupu no tiem tās bijušās reformu partijas, tad es pieļauju, ka viņi var spēlēties. Un tad būs ārkārtīgi, tā nedrīkst teikt par politiku, nav jau nekāds teātris īstenībā. Es gribu teikt, ka būs tā baigi jocīgi. Mums bija Dombrovskis ar to savu grāmatvedisku, to tēlu. Viņš nevar palikt vadīt vienotību. Pa lielam kādu? Kā saka, pa lielam? Es ļoti atvainojos, es zināju mašīnu, vai tu saņem, kā tur bija, 2000 kaut ko eiro mēnesī, vai tu saņem, teiksim, 15,000 eiro mēnesī. Nē, bet viņš... vadīt no Briseles? Jā, partija, kas? Nē, tas... Bet šodien taču vadīja viņas katru vakaru Skype'ā izrunājās, ko tad labu šodien sadarījām. Bet es domāju, ka komisāri nevar vadīt partijas, ja viņš kļūst par komisāru. Acīm redzot, tas nav. Tad viņu vēl par komisāru. Nē, ir kāda lieta. Labi, tas nav to. Izsakot, ja mums bija Dombrovskis stāsts, tad mums būtu stāsts par to, ka ir divi dāmas, kas plēšās. Tas īstenībā tas ir vienotībai, tas ir kaut kāds liktenis. Viņiem to ir laimes māti ielikuši upuli. Un matos ieķerties tur ir kur. Ja sanāk zvetēšanās, ja? Viņiem, bet
lai man piedod vienotība, bet tā ir tie veči, protams, tur arī kaut kāds savs iekšējās intrigas. Izskatās, ka tur ir valdis un vēl dāmas. Precīzi. Un, uz to pusi vēl, un kā tās dāmas, jo tur tie savienojumi, tur ir circene, un tur ir savukārt citas dāmas, kas circenē galīgi nepiekrīt. Un tur ir, tur ir pa hardo, atvainojos par žargonu. Tādēļ tas, protams, vienotībai kā partijai, kurā tomēr ir sava vieta Latvijas politiskajā arēnā un tā joprojām, tas būs īstenībā liels izaicinājums neatkarīgi no tā, kā šai partijai veiksies Saeimas vēlēšanas. Protams, ir vēl viena grupa, viens spārns politiskais, kuram es esmu spiests nedaudz pieskarties. Tāpēc, ka es pareizi atceros, es pats šeit vienā reizē teicu, ka Lemberga izteikums vienkārši nevajag tik ļoti ņemt galvā. Tur viņš pa NATO bija izpildies. Baidos, ka man nāksies šo stāstu savu pašā, nostāju koriģēt. Pants Kleksis. Īsi un sāpīgi. Proti, es atgādināšu, par ko bija stāsts. Tas bija tas, ka vienā jaukā dienā Aivars Lembergs, kā man tobrīd šķita, pamodās sliktā noskaņojumā. Man bija kaut ko sliktu ieēdis vai kaut ko tam līdzīgi. Tieši tā, tas ir pilnīgi normāli. Tajos gados atvainojos, pamosties sliktā noskaņojumā, tas ir pilnīgi normāli. Jā. Nelaimīgā kārtā sagadījās tā, ka viņam pazvanīja žurnālisti un teica, ko viņš domā par iespēju Latvijā izveidot NATO bāzi. Kā es atceros, ka šeit no rīta teicu, ka Lembergam piemīt tas, un viņš zina, ka no viņa gaida kaut kādas baigos figūras un kaut kādas baigos izteikumus, kas nonāk pēc tam ziņu lentās un tā. Viņš, protams, pateica tā, ka tā būtu Latvijas okupācija, par ko, protams, sīki nosirmoja visi, ieskaitot viņu pašu partijas biedrus un aizsardzības ministri, ja? Nē, es vienkārši atceros, ka es teicu, ka, ka tāds viņš ir un ka to nevajag ņemt galvā. Es sevišķi tāpēc, ka, atklāt sakot, zini, ko Lembergs. Tāds, ko viņš tur saka, jā. Mazas, nelielas pilsētas mērs, jā. Bet tas bija tajā brīdī, ka viņš to bija pateicis vienreiz. Tagad, ka viņš to pašu ir pateicis, ka Krievija ir mūsu draugs un NATO pretinieks. Viņš to ir pateicis reizes, kad jau būs kādas 2 vai 3. Yeah. Jā, tas drusku maina lietas būtību. Tas nav vairs tā, ka nosaucās, tu man pazvanītu, tā kā es esmu pūcis, ja tu man pazvanītu 8 no rīta kaut ko, tad es tev to vien pateiktu pa telefonu, ja? Tā, uz ātro. Yeah. Atzīmētot, ir kaut kāds viņam funkcijas, un tas, ko es esmu dzirdējis, ir, es nezinu, vai tas ir Lemberga funkcijas, bet es vienkārši gribu pateikt to, ka cilvēki ir reāli, sāk no tā izveidot kaut kādas sazvērstības teorijas, par kurām man ir ļoti grūti spriest, vai tas ir pareizi vai nepareizi, respektīvi. Kā, jau tas kopā tādas lietas, ka iznāk, ka Lembergs ir Kremlim draudzīgāks nekā saskaņas centrs, jo, piemēram, Urbanovičs teica, ka viņš neiebilst pret NATO karabāzēm Latvijā. Lembergs iebilst, tā kaut kā tā. Un tas, protams, kaut kāda, es vēlreiz saku, es galīgi neironizēju par tiem cilvēkiem, ņemot vērā, cik ir nervozs gaisotne, bet tādi it kā prātīgi cilvēki, viņiem tas tā kā salicies galvā ir tā, ka, mēs te funkcionējam, mums jau nevajag nekādu militāro iebrukumu, mums jau pat nevajag nekādas zaļos cilvēciņus, ja? Mums vienkārši ir kaut kāda tāda nervoza gaisotne, kuras dēļ, jau pieminētās parlamentu vēlēšanas beidzas, kaut kāds tur maza palīdzīgs pavaina rociņa no Krievijas, lai būtu kaut kāda, es nezinu, izkaušanās Rīgā vai vēl kaut kur. Kā rezultātā dzimst ģeniālā doma par to, ka vajadzīga nacionālā izlīguma valdība. Es saprotu, mums jau nevajag tankus, mums vajag vienkārši to, ka ar retoriku jūs taču negribat tankus vai zaļos cilvēciņus. Nē, kurš normāli teiks cilvēks, ka viņš ir. Tad klausieties, varbūt tomēr iedodam to otro valsts valodu. Īsakot, ir tā saucamā mixta okupācija, ja? Tur nevajag bez visiem šitiem. Un tad, protams, ir tā, ka ja ir šis tāda situācija, tad kurš mums var vadīt nacionālā izlīguma valdību?
Skaidrs. Pats jautāja, pats arī atbild, kā teica tas džentlmenis 4 baltos kreklos tajā filmā. Kurš ir populārs? Tu saprati. Es domāju, ka nav jāturpina. Es, protams, nezinu, vai tas ir vienkārši, teiksim tā, es saku bez ironijas, pārnervozējušo smadzeņu izdomājums, vai tur tiešām ir kaut kāda spēle, bet tiešām vēlreiz saku, ņemot vērā, ka tā nav vairs viena reize, tik klāja koķetēšana Krievija. Bet jau tā kā otrā, un viņš taču, viņš cilvēks pat līdz ar to ir iekļuvis Krievijas televīzijā. Viņš tiek citēts kā... Mums ir minūte laika. Jā. Par Ukrainu. Tev ir kas sakāms? Man par Ukrainu ir sakāms tikai tas, ka viņi nodod. Tur nav ko mocīties. Kā nav ko mocīties. Bija tā, ka aizvadītā šajā nedēļā man bija arī iespēja sabiedriskā televīzijā runāt ar Junkeru. Džentlmeni, kurš vadīs iespējams Eiropas komisiju, kurš bija atvilcies uz Latviju. Viņš nenormāli apvainojās. Es teicu, ka nav interesanti par šo tēmu runāt, jo visi skaidrs, ka Eiropa ir Ukraina nodevusi. Es domāju, ka šobrīd, kad mēs runājam, vēl kaut kas tiek runāts par kaut kādām iespējamām sankcijām, bet es domāju, nekā sankcija normāli, bet Krievija nebūs. Ja neskait, kaut kāds smieklīgs, ja mēs ieročus neļaus pārdot Krievijai. Vai ka tie gan raud par šito, vienkārši nezinu. Es domāju, ka tur ir slikti, tur ir riktīgi slikti, un vienīgā cerība ir pašiem Ukraiņiem, ka viņi tos ļoļīgus, kas tur tagad ākstās, aizvāks. Es domāju, tos ļoļīgus savā valdībā, kas nespēja neko savākties. Un tad būs kaut kāds kariņš, piedodiet, atvainojiet. Baigi iepriecinoši sanāca, bet es neredzu neko labu tur. Nē. Ko tu gribēji no manis dzirdēt, ka tur svinēs lieldienas tuvākajās dienās? Nē, es vienkārši tā, nedēļa pagājusi. Jā. Pāris vārdos. Mēs esam vienkārši redzējuši to, ka Ukrainas valdība rīkojas absolūti haotiski, kas robežojas uz kaut kādas neizpratnes par to, vai tiem tur galva visi kārtībā robežas. Ja? Krievija nāk virsū, Eiropa lebi par sankcijām, neļaut vēl 3 cilvēkiem iebraukt Eiropas Savienībā. Drausmas, ne? Viss noteikās. Viss ir kā pēc plāna Putina. Uz šīs optimistiskās nots. Jā. Tiekamies pēc nedēļas un priecīgs lieldienas. Jā, paldies jums arī. Pana Klekša rīta bazārs 5 dienās. 10. Boom FM, 18. RTV.